Tā, labadiena visiem! Tātad, lūdzu, ko mēs šodien darām? Metinam. Tātad es šodien metinu. Te ir plāksnes, te ir aparāts, te ir caurules. Nopirku caurules šitam namiņam, redziet? Ot šitam namiņam 6x6, kā es teicu. Taisīšu blakus stila mājai vēl vienu namiņu. Būs baigais Mīlas pārīšiem namiņš uz īri. Un būs baigi krutais stils un interjers ar plakano jumtu. Nu būs baigi ozola koka grīda un atsevišķi stāvoša dārga vanna un dārga gulta un viss pa dārgo. Viss как вы любите, kā krievi saka. Всё, как вы любите, pa dārgo, bet pēc tam arī būs jāmaksā baigais piķis pa vienu nakti, kā es teicu, kaut kā 250 eiro pa diennakts izīriešanu būs. Nu lūk, reku ir caurules, reku pērku veikalā šitās te skrūpāļus, griežu nost galu, redziet, ja? Un lieku iekšā trubās un pagarinu, jo savādāk šitik garu skrūpāli. Pa baigi dārgo naudu Kalniere jāpārdod ir, tāpēc es fiksi savas, cik man te kādas 14-15 skrūpāļus vajag. Tad es te fiksi uztaisu un izmaksas būs daudz prātīgākas. Reku vēl viens ir šāda veida skrūpālis, kurā caurulē tas mums ies iekšā, apskatīsim šitajā laikam, jā. Tā, nu jā, ieliks iekšā un apmetinās. Nu redziet, puišu meitenes, tā kā ja grib Mīlas priekus un grib Mīlas namiņus, Mīlas pārīšiem, kā es saku, ja, tad, jā, māksla prasa upurus, tāpēc es bliežu augšā, tur tālumā smuki, kur es tagad rādu, tur būs tas namiņš, kādu metru virs zemes izskatās un kaut kā tā, puišu meitenes, tā kā, nu, jā, šodien taisam skrūpāļus un ejam uz savu mērķi, uz kruto īres māju, īres namiņu Mīlas pārīšiem.